Otrā diena ir tāda viltīga diena. Mēdz būt tā, ka ļoti aktīvi ķerās. Mēdz būt tā, ka iestājās kaut kāds pauzes. Tā kā bija puišiem, vakar visu dienu zīves ķērās, bet pilnīgi nogājieni, nevarēja dabūt vispār zīves ārā. Bet nāca nakts, un nakts atbildēja uz daudziem jautājumiem. Zīves turpināja ķerties, bet jau izdevās dabūt krastā, viss sakārtoja savā vietā. 11 vakarā bija samērā tumšs jau, kad lielākā daļa treneru un apkalpojošā personāla jau nolēma, ka varētu mazliet atslābt. Atskan zvans, kad mums ir Big Fish. Aizskrēju līdz meitenēm A6 sektorā, Lindai ar Darju, esot kaut kas milzīgs. Fantastiski skaista ziva, zviņotā karpa, saukta maiga. Bija tāda ilgi gaidīta sope un tāds baigs pārsteigums. Kā dāvana par darbu. Lūk, un turpinot par Big Fish, 10 minūtes pirms finiša čaļiem B-zonā, Robertam ar Raineru 11-8. Pirms tam bija laikam Francijai, Rumānijai 11, bija 11-0 un 11-5. Un mūsēji pa 300 gramiem pārsita. Šis rīts bija ļoti saspringts. Bija iespējas puišiem vēl pacelties, nebija tā, ka galīgi jau viss bija skaidrs. Drusciņ pietrūka, bet strādāja līdz pēdējiem minūtēs, bija klāt A-zonā 5 zivis par rītu. I love how Latvia welcomed us. So yeah, my time was really great here. Even with all the accidents we had, my teeth, her eyes, everything, we still enjoyed it and looking forward to next year. Yeah. Meitenēm izdevās, un tāpēc tas ir dubults panākums par to, ka meitenēm izdevās izmantot mājas sienas. Bet nekādā gadījumā nevar teikt, ka tur bija viegli. Zanai ar Māju bija nenormāli sarežģīts sektors. Un viņas ar meistarību un izdomu un kreativitāti atrisināja tā sektorā problēmu, tos izaicinājumus, kas bija, un mācēja vilkt zivis tur, kur bija ļoti grūti. Paldies viņiem, paldies komandai, paldies visiem, kas palīdzēja, paldies meitenēm. Mums viss bija fantastiski. Daudz es zinu, ka neticēja mums, bet jā. Visi par vienu, neviens par visiem, visi par vienu. Tā mēs strādājam. Droši. Šī kundzei vīrs teica, ka, ja viņas uzvar, tad viņas piedalās sacensībās, kuras atmaksā viņas vīrs. Sacensības maksā 1000 eiro, piedalīšanās tikai. Tā kā, lai sāk grabināt kapeikas. Pasaules čempionāta noslēguma ceremonija vienmēr ir tas, ko visi gaida ar nepacietību. Tas ir laiks, kad var no vienas puses mazliet atslāpt no tā stresa, kas tev ir bijis 3,5–4 dienas. No otras puses var mazliet iepazīties ar konkurentiem, kolēģiem, domu biedriem. Tiks ir prezidents sacensību slēdz.